Vienmēr ir prieks atgriezties kādā vietā, kur tu uzzināsi daudz jauna un interesanta. Piemēram, Nacionālo bruņoto spēku bāzē Ādažos es esmu pabijis vairāk kārtīgi un esmu bijis jau karavīru kazarmās, ēdnīcā, sporta centrā, redzējis, kā karavīri liek eksāmenus un kā karavīri nodod zvērestu. Es esmu jau parunājies ar dažiem no pirmā iesaukuma puišiem par to, kāda ir viņa motivācija pieteikties dienestam brīvprātīgi. Un man ir liels prieks redzēt, ka dienests turpinās. Rīta rasas možumā! Rīta rasas možumā! Rīta saules spožumā! Rīta saules spožumā! Kājnieks ir triecinā! Kājnieks ir triecinā! Nesažams sitiens pa grūtību. Es karavīru kārtā iesvētīšu. Nāglis, labs, Lūdzu Andersons. Izaicinājums, bet labs. Veinbergs, tā turpini. Leimanīs, labs. Mīsiņš. Ir saprot šīs dienas pasākuma organizētājs, labs, organizēšana, laba lieta. Zakrevskis, labs. Zeltiņš. Tikko mēs bijām liecinieki pirmā posma, jeb pamatmācības noslēguma ceremonijai. Apsveicu tevi. Kā tu nonāci dienestā? Es tikko pabeidzu universitātē 3. kursu šogad, un man bija palicis vēl pēdējais kurs, bet bija tāda problēma ar pašdisciplīnu un vispār ar motivāciju, teiksim tā. Un es domāju, īsti nebija tā, ka negribējās atgriezties universitātē. Protams, gribas pabeigt, visu izdarīt, kā vajag. Bet es ieraudzīju, kad ir valsts aizsardzības dienests un arī, protams, tā visa situācija Ukrainā un mūsu kaimiņi. Un es izdomāju vienkārši, ka man vajadzētu zināt gan kā aizstāvēt savu valsti, gan iegūt kaut kādu disciplīnu un paškontroli tādā ziņā. Tas, kā es nonācu dienestā, bija diezgan pašam negaidīti. Es jau biju sen nobriedis uz skatienu uz augstskolu, uz ārzemēm, uz pilnīgi citu virzienu kā tādu kopumu. Un tad iznāca šīs ziņas par šo aizsardzības dienestu un domas mainījās, es teiktu, 5 minūšu laikā. Personīgi es diezgan ātri sapratu to, ka man tas ir jādara. Ne tikai tāpēc, ka jūtas trūkums kaut vai tādā pašā lietā kā pašdisciplīnā vai tīri disciplinārās jomās, kur es zināju, ka armija varētu man noteikti kādā veidā celt pašpārliecību, pašdisciplīnu. Un par laimi tā arī to darījusi. Bet jā, tas, kā es šeit nokļuvu, ir 5 minūšu laikā lēmums, maza saruna ar vecākiem, patīk, nepatīk, es to daru. Kā tu domā, vai vide, no kuras nāc, ietekmē jauniešu izvēles? Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka ir ļoti daudz jauniešu Latvijā, kuri paši brīvprātīgi nemaz nepieteiktos valsts aizsardzības dienestam. Un tāpēc esmu mazliet, es pat teikšu, priecīgs par to, ka būs tādi obligātie iesaukumi, kuros tie cilvēki, kuri varbūt domā, ka šis nav viņiem vajadzīgs un kad tas viss ir fufels, tad viņi atnāk šeit un sapratīs, ka ir tiešām kaut ko tu vari iegūt, ne tikai tāpēc, jo tas ir militārs vai tas ir kaut kas, bet arī kaut kas tāds, kas tev noderēs tālāk dzīvē. Cik liela bija tavas ģimenes, draugu, apkārtējās sabiedrības, mēdīju ietekme tam, ka tu dienestu pieņem kā pašsaprotamu un vēlējies tam pievienoties? Vecākiem bija mazas pretrunas, bet es spēju viņus pārliecināt, kad es jau biju bez mazai parakstījies, ka šeit būšu. Draugi atbalstīja mani vienmēr, kurā manā lēmumā, par ko esmu ļoti pateicīgs. Vai pirms dienesta sportoji un kā tu vērtēsi savu fizisko izaugsmi šobrīd? Pirms Covida bija ļoti labi. Tad sākās Covids, neļauj vispār iet ārā no mājām. Sēdēju mājās gandrīz gadu. Tad arī pa lielam beidzu kaut kādus visus, kas nebija pieejams tur. Un pēc tam turpināju, spēlēju skvošu, gāju sporta zāli, bet tagad atnākot uz šejieni ir vairāk tāda netradicionāla slodze. Piemēram, nesāt smagas lietas visu laiku skriet ar smagām lietām vai tur visu laiku raut balstā. Un
Es domāju, ka tagad viņa ir ļoti uzlabojusies. Vai stājoties dienestā, bija arī kādas šaubas par savu izturību un varēšanu? Ja jā, kā tu tās atvairīji? Es teiktu, ka šaubas bija noteikti, bet tieši tās šaubas ir tas iemesls, kāpēc es šeit esmu nokļuvis. Jo tā ir šaubas par to pašu man iepriekš minēto pašdisciplīnu, pašpārliecinātību, tās visas prasmes un spējas ir augušas vairāk nekā jebkurš cits cilvēks, kurš tīri cenšas pats ar sevi strādāt, ir augušas nesalīdzināmi vairāk kā esot šeit dienestā. Kā dienests tevi ir uzlabojis? Es domāju, pašdisciplīna ir ļoti uzaugusi, jo, ja salīdzinu iepriekš, kā man gāja universitātē, kad es atstāju visus darbus, nu ne visus darbus, bet pārsvarā lietas atstāju vai nu uz pēdējo, vai tur daudz vēlāk sāku nekā vajadzēja, tad tagad es domāju, ka pēc dienesta, vismaz pēc šiem 2,5 mēnešiem, noteikti tas ir uzlabojies, un es vairāk vienkārši neļaušu sev tā darīt, kā es darīju iepriekš. Kāds ir tavs aicinājums jauniešiem attiecībā uz valsts aizsardzības dienestu? Nebaidīties. Pat ja jūs iesauc vai jūs atnākat brīvprātīgi, ja jums pietrūks kaut kāda fiziskā sagatavotība vai jums nav priekšzināšana, šeit viss jums iemācīs, instruktori ir ļoti saprotoši, ekipējums, ēdiens, viss ir pieejams vispār bez problēmām, brīvdienās arī tiekam, medicīna. Nu, īstenībā, ja godīgi, vispār nav par ko sūdzēties. Protams, bija grūti momenti, ka pašam likās, ka gribas padoties, bet beigās gan biedru palīdzība, gan instruktoru palīdzība izvilka mani tam cauri, un nav no kā baidīties.